Jā, paldies, Tēvs, paldies par, par jaunu dienu. Paldies, ka tu visu tur savā plaukstā. Paldies, ka tu esi dzīves Dievs, ka tu esi uzticams. Paldies par visu, ko tu dari. Un es varu vienīgi liecināt, ka tu esi uzticams, ka tu esi dzīves Dievs. Jā, tu dari to, ko tu saki. Un tāpat kā lietus, tāpat tavs vārds, pirms tas nav veldzējis zemi, tas neatgriežas tukšā. Tas ir jā un āmen. Es varu to apsolīt, es to varu apsolīt, ka tā ir. Tas ir brīnums, un jo vairāk tajā iet, un jo vairāk to pieredzi. Jā, es pat nesaku, kad ir vienkārši jātic, es saku pieredzi. Pieredzi, un tu ticēsi, jā. Paldies Tev, Tēvs, ka Tu esi uzticams. Un Tavs gars, Tavs svētais gars ir vienīgais gars, no kura nāk visi šie augļi, kurus visi grib nozagt, jebkurš cits garīgums, jebkas tāds, jebkas, kas sola mieru, prieku, visu, kas ir no svētā gara, tie ir meli, meli, meli. Tikai no svētā gara. Jā, paldies. Tas ir, es vienkārši tik laimīgi, ka mēs varam zināt šo garu, mēs varam tam sekot, un jā, man likās, ka es jūku prātā tajā visā, un es pasakos, ka ir atbilde, un tas Tēvs esi Tu. Jēzu, tas esi Tu, tas visu laiku bija Tu, kas ir katram vienam atbilde šīs pasaules. Es lūdzos, kaut vairāk cilvēku varētu Tevi iepazīt un saukt uz Tevi. Mest pie malas to lepnību, mest pie malas to egoismu un teikt, Jēzu, palīdzi man Tevi iepazīt, kāds Tu esi, parādi man. Es gribu Tev uzticēties. Jā, paldies Tēvs par šo vārdu, kas ir šodienā, un jā, lai tas tāpat kā šis lietas, jā, arī tas izdara savu darbu pie mūsu sirds augsnēm. Amen, amen. Jā, šis ir diezgan garš psalms, tā kā. Jā, vēlēsimies tādā garākā Dieva vārdā kopā. Tātad 78. psalms, Dieva laipnība un Izraēla pretestība. Asafa pamācība. Klausies mana tauta, manu mācību, atveriet savas ausis manas mutes vārdiem. Es atdarīšu savu muti runai ar sakāmiem vārdiem, stāstīšu senu laiku mīklas, ko esam dzirdējuši un zinām, un ko mūsu tēvi mums ir stāstījuši. To mēs neslēpsim viņu bērniem, to mēs stāstīsim viņu pēcnācējiem. Tā kunga slavenos darbus un viņa spēku un viņa brīnumus, ko viņš ir darījis. Viņš ir cēlis liecību Jēkabā un devis bauslību Izrēlā. Viņš ir arī pavēlējis mūsu tēviem, ka tā mācāma viņu bērniem, lai to zinātu vēlākais dzimums. Bērni, kas vēl dzims, ka tie celtos un par to stāstītu arī saviem bērniem, lai tie liktu savu cerību uz Dievu un neaizmirstu Dieva darbus, un turētu viņa pavēles. Lai viņi nebūtu tādi kā viņu tēvi, stūrgalvīga un nepaklausīga cilts, kas savā sirdī nebija pastāvīga, kam gars neturējās pie Dieva. Efraima dēli, kas bija bruņoti stopiem, atkāpās cīņas dienā. Viņi neturēja Dieva iecelto derību un līdzās staigāt viņa bauslībā. Liedzās staigāt viņa bauslībā. Viņi aizmirsa viņa darbus un brīnumus, ko viņš bija parādījis. Viņu tēvu priekšā viņš bija darījis brīnumus Ēģiptes zemē, Coānas laukos. Viņš pāršķīra jūru un lika viņiem tai izsoļot cauri un uzstatīja ūdeni kā aizsprostu. Viņš tos vadīja ar padebesi dienā un cauri nakti ar uguns atspīdumu.
Viņš pāršķēla klintis tuksnesī un dzirdināja viņus kā ar dziļuma ūdeņiem pa pilnam. Viņš lika strūklakām izplūst no klints un ūdenim tecēt straumēm, bet tie joprojām grēkoja pret viņu un sacēlās pret visu augstāko tuksnesī. Viņi kārdināja Dievu savās sirdīs, prasīdami barību pēc savas iekāras, un viņi runāja pretī Dievam, sacīdami, vai Dievs var klāt galdu tuksnesī? Redzi, viņš gan ir sitis klinti, ka iztecēja ūdens un plūda strauti, bet vai viņš var savai tautai dot arī maizi un gaļu? Tāpēc, kad tas kungs to dzirdēja, viņš apskaitās un uguns iedegās pret Jēkabu un dusmas pacēlās pret Izrēlu, jo tie neusticējās Dievam un nepaļāvās uz viņa palīdzību. Tad viņš pavēlēja padebešiem augšā un atvēra debesu durvis, lika mannai līt uz viņiem, ko ēst, un deva viņiem debesu labību. Eņģeļu maizi ēda cilvēks. Viņš tiem sūtīja barības pa pilnam. Viņš lika austriņam celties debesu ārēs un atved uz savus spēku dienvidu vēju. Un virdināja uz viņiem gaļu, kā putekļus, un spārnainus putnus kā jūras smiltis. Viņš lika tiem krist viņu nometnes vidū. Visapkārt viņu mājokļiem. Viņi ēda un paēda. Viņš deva tiem to, ko viņi kāroja. Bet viņi vēl nebija tikuši no savas kārības vaļā. Vēl ēdiens bija viņu mutē. Kad Dieva dusmība cēlās pret viņiem, viņš nožņaudza spēcīgos vīrus viņu starpā un nonāvēja Izrēla jaunekļus. Tomēr viņi grēkoja joprojām un neticēja viņu brīnumu darbiem. Tad viņš lika izgaist viņu dienām nīcībā un viņu gadiem postīgā steigā. Kad viņš to žņaudza, tad tie vaicāja pēc viņa. Atgriezās un meklēja Dievu un atcerējās, ka Dievs ir viņu klints un ka Dievs visaugstākais ir viņu pestītājs. Bet viņi liekulīgi krāpa viņu ar savu muti un meloja viņam ar savu mēli, jo viņu sirds nebija cieši saistīta pie viņu, un viņa neturējās uzticīgi pie viņa derības. Taču viņš bija žēlsirdīgs, piedeva noziegumu un viņus neizdeldēja, bet daudzkārt novērsa savas dusmas un lika pamosties visai savai bardzībai. Un nelika pamosties visai savai bardzībai, jo viņš ņēma vērā to, ka viņi ir miesa, vēja pūsma, kas aizskrien un vairs neatgriežas. Cik reizes viņu to kungu nekaitināja tuksnesī un neapbēdināja viņu tuksnešainā vietā. Viņi kārdināja Dievu allažu no jauna un sāpināja Izraēlas svēto. Viņi nepieminēja vairs viņu spēcīgo roku nec to dienu, kad viņš tos izglāba no apspiedējiem. Kad viņš savas zīmes rādīja Ēģiptē un savus brīnumus Coānas klajumā. Viņu upes viņš pārvērta tur par asinīm un padarīja viņus trautus nedzeramus, uzsūtīdams viņiem kukaiņus, kas tos ēda, un vārdas, kas viņiem nesa bojā eju, un deva viņu augļus spraģiem un viņu pļauju siseņiem. Viņš sadragāja viņu vīna kokus ar krusu un viņu vīģes kokus ar debesu ledus gabaliem un nogalināja viņu lopus krusas negaisā un viņu ganāmos pulkus ar zibeņiem, un viņš uzsūtīja viņiem savu dusmu kvēli, bardzību, postu un bēdus ļaunu eņģeļu pulku. Viņš deva vaļu savām dusmām, nepasargādams no nāves viņu dvēseles, pamestams viņu dzīvības mērim. Un viņš lika nomirt pirmdzimušajiem Ēģiptē un vīru spēku pirmdzimtajiem Hama teltīs, un veda savu tautu tālāk ceļā kā avis un vadīja viņus kā ganāmo pulku tuksnesī. Un viņš tos droši vadīja, un ka tie nebijās, bet viņu ienaidniekus apklāja jūra, un viņš tos veda savas zemes svētajos novados uz kalnāju, ko viņa labā roka bija ieguvusi. Viņš aizdzina tautas viņiem ienākot, un piešķīra pēc izmestajiem mesliem viņu zemes gabalus Izrēlam par mantojuma daļu, un lika Izrēla ciltīm dzīvot viņu teltīs, taču viņi kārdināja, kaitināja Dievu to visaugstāko,
un neievēroja viņa liecības. Viņi novērsās un kļuva neusticīgi kā viņu tēvi. Viņi sabruka kā atslābis viltīgs stops. Viņi sarūktināja viņu ar saviem elku kalniem un sadusmoja viņu ar kalpošanu augstienēs ar saviem elku tēliem. Dievs dzirdēja to un apskaitās, un Izraels viņam ļoti rieba, un viņš to pameta pamazām, gandrīz pavisam. Viņš pameta savu mājokli Šīlo, savu telti, kur viņš mājoja starp cilvēkiem. Viņš atdeva savu spēku gūstā un savu godību ienaidnieka rokā. Viņš nodeva savu tautu zobena varā un iedegās dusmās pret savu mantojumu. Viņu jaunekļus aprija uguns, un viņu jaunavām nedziedāja kāzu dziesmas. Viņu priesteri krita no zobena, un viņu atraitnes nevarēja viņus apraudāt. Tad pamodās tas kungs kā gulētājs, kā varonis, kas piecējas no vīna noreibuma, un citi savus ienaidniekus no mugurpuses, uzkrāva viņiem mūžīgu negodu. Viņš atmeta Jāzepa telti un neizraudzīja sev vairs Efraima cilti, bet izredzēja Jūdas cilti, Cijānas kalnu, kas viņam mīļš bija kļuvis. Viņš cēla savu svētnīcu līdzīgu augstajiem kalniem, tik spēcīgi kā zemi, kurai viņš mūžīgus pamatus licis. Tad viņš izraudzīja Dāvidu savu kalpu un ņēma viņu no avju laidariem. Viņš lika viņam nākt no zīdītājām avīm ganīt Jēkabu, savu tautu un Izrēlu, savu mantojumu, un viņš tos ganīja ar skaidru sirdi un vadīja viņus ar sapratīgu roku. Tā nu tas ir. Jā, šis ir Dieva vārds. Jā, tāda ir tā liecība. Tā ir bijis. Un es varu vienīgi lūgties, jā, lai mūsu dzīvēs, mūsu sirdīs Dievs ir tādā īstajā vietā, ka mēs esam pārliecināti par viņa spēku, pārliecināti par to, kas ir Dievs, ka viņš ir varens Dievs. Mēs viņu nekārdinām, mēs viņu neapšaubām, mēs negriežamies pie elkiem, mēs nezaudējam ticību un tā kā pievēršoties kaut kādām, kodas tā kā nevarēšanas sagaidīt kaut ko, mēs nesākam pievērsties kaut kādām negantībām, kaut kādām, lētām lietām. Es lūdzos, ka katrs viens mēs varam pastāvēt pilnīgā ticībā uz mūsu Dievu, ka mēs zinām, kāds viņš ir. Viņš var pāršaut jūras, viņš radīja šo pērkonu, šo zibeni, šo lietu, šo dabu, un uz tādu Dievu mēs paļaujamies. Jā, ne jau uz visiem tiem varbūt ne uz visiem tiem pravietojumiem, vai to, kā cilvēks mums kaut ko teica, vai kaut kā tā, bet tieši uz Dievu mēs paļaujamies. Mēs slavējam viņu, mēs zinām, ka mūsu Dievs ir uzticams, viņš darīs, pie viņa ir iespējams pilnīgi viss. Pilnīgi viss manā dzīvē, kā es domāju vai kā es nedomāju. Dievs var velkt pie sevis, viņš var atgriezt jebkuru, viņš var arī mainīt jebkura cilvēka dzīvi, viņš var dziedināt, viņš var atbrīvot. Viņš ir visu laiku klātesošs, un jā, viņš nekad neatstāja, viņš nepametīs, viņš runā. Es lūdzos, jā, Tēvs, kad mūsu sirds nav tādas, kuras laiku tikai ilgojas, tā kā, Tēvs, ko tu darītu, lai mums tikai būtu tikai komforts. Jā, visu laiku tikai lielāks komforts, un tā mēs visu laiku tikai lūdzamies, lai mums tikai būtu lielāks komforts. Bet es lūdzos, kad ir šī pestīšanas atziņa vienkārši, kad šī pestīšanas atziņa, šīs ilgas, ka cilvēki var iemantot debesu valstību, ka var iemantot glābšanu, un ka mēs patiešām vispirms tiecamies uz debesu valstību, un tad viss pārējās lietas mums būtu piemestas. Svētais gars dod mums šo atziņu, šo atklāsmi par to, kā te viss ir radīts, ka šī dzīve ir tāda vēja pūsma vien ir,